Ieskaitē ar šo. Nu, to, protams, laikam nevar to iepriekš izskaidrot. Nu, un tagad Dainis Ozols, kā jau teicu, viņš vienīgais no mūsējiem startē ar 2 zirgiem. Ar pirmo, diemžēl, Isidoru viņš izstājās, un tagad ar Irvins Ving. Mēs skatāmies dalībnieku lokā šogad nav pirmie Aleksandrs Šakurovs, kurš iepriekš bija. Jā, nu varbūt, ka nav zirga. Nu, arī šis zirgs startē 1,60 m maršrutos pirmo reizi. Dainis Ozols ar viņu trenējās kaut kur mēnesi tikai, ir bijis arī Polijā vienās startautiskās sacensībās. Bet ar viņu līdz agrāk startēja Sintija Semeņkova. Pagājušā gada sacensībās viņa Tallinā jauniešu konkurencē 2 dienas ieguva pirmās vietas. Bet, nu, viens ir startēt jauniešu konkurencē, un pavisam cita lieta ir startēt šajos Grand Prix sacensībās. Šajā posma sacensībās arī, man liekas, Sintī bija goda piedestāli. Šeit mēs arī redzam pa daudz liela cīnīšanās Dainim iznāk ar šo zirgu. Vajadzētu drusku plūstošāk laist viņu uz priekšu. Tiešām tāda cīņa pirms katra leciena, gan ātruma ziņā. Nu jā. Nu, šeit arī drusku par ātru palaidu, un tas pameta zirgu, un tā viņam iznāca iekrist šķērslī. Nu jā, sāpīgi, ko lai dara.